Apmācība bija ne tikai par Instagram. Jā. Par ko vēl tev viņas bija? Es teiktu, priekš manis tas online kurs bija, jā, es jau visu zinu, es jau taču tur biju. Saprast to savu vērtību vienkāršā veidā. Kad tu apzinies to savu vērtību, tad ir vienalga, kādi laiki nāk. Patiešām, tas ir tas moments, kurā tev ir vienalga, vai ārā ir diena, vai ārā ir nakts, vai ārā ir svētki, vai ir jaunais gads. Kā dzejos! Mēs izgriezīsim atsevišķi. Vienkārši tu apzinies savu vērtību, vienalga, kādā kompānijā tu esi, tu, nezinu, kaut kādā, kā tu saki, zemo vibrāciju kompānijā, kur tu saproti, ka nav tava vieta un tevi te vispār viņi uzskata tev kā cipelnētieti. Tu vienkārši apzinies to vērtību un tu vari izanalizēt, vai tev tur būtu vai nebūtu, vai arī tu vienkārši visās kompānijās vienalga labi vai slikta, tu tausties. Tā ir tā, man liekas, tā lielākā vērtība, ko tu vari dabūt no tādiem, kursiem ar pievienoto, kas saka, sarunu vērtību, kur tev paskaidro. Tieši tā jau var arī teikt. Es jau visu zināju, man tik vajadzēja, tagad es esmu aizgājis uz kursu, man to, kā saka, man vajadzēja samaksāt par to apstiprinājumu. Jā. Zin, tā to varētu nosaukt. Ja jau es visu zinu, piemēram, es tiešām daudz ko nezināju, un arī klātienes apmācībās man arī pavērās pilnīgi cits skats, jo mēs pieskārāmies vēl pāris tēmām, kas apzināties vienkārši to savu vērtību, lai kur tu arī būtu. Tas, man liekas, ir tas, pamatvērtīgākais, ko tu vari dabūt no tāda kursa, kur pienāk klāt arī cilvēks pats, nevis tikai teorija. Bet tev nav taisnība, tāpēc, ka viņiem ir savu taisnību. Viņi domā, ka es gribu, lai man būtu viņu prāt taisnība. Man ir viena alga īstenībā, man galvenais, ka man ir labi. Es jau nepretendēju uz vispasaules taisnības kaut kādu nesēju. Es vienkārši gribu, lai manam bērnam ir drošāka sabiedrība, kurā viņš var augt. Man reāli. Jā, uzskries viņš 15 gados tādai Diānai virsū. Un es būšu normāla. Uzskries viņš tavam bērnam, piemēram, virsū, ja? Un izrādīsies, ka, mums ir pa ceļām. Jā. Es nezinu, es esmu par to, lai dzīvē būtu balans. Ja tu, kā saka, ir pārāk garlaicīgi, tad arī var nogulēt visu dzīvi. Tieši tā. Ir jābūt, kā saka, balansā, lai tu var arī, kā saka, diena nakts, tad arī ir kaut kādas aktīvās lietas, ir mierīgās lietas, katram cilvēkam jau arī jāiegūst kaut kur tā visa enerģija ir, un ja viņa nav atrodama ne darbā, ne mājās, ne draugos, tad ir sevi jāmeklē. Jā, tad ir traki vispār. Dažādas tēmas te cēla augšā, bet man ļoti patīk. Tad varbūt var atnākt pie jūtas uz apmācībām, un tad pēc tam pašai nekas nebūs jādara. Es samaksātu dārgi par apmācībām, un pēc tam man Instagrams pats uzziedēs pēkšņi. Jā, bet tas tā ir, taču skolā arī, tev dod informāciju, skolotājs tev stāsta, bet, ja tu viņu nepielieto, tad kā tu vari kaut ko izdarīt tālāk? Tā tas vienkārši ir. Kas man ļoti patika, tas, ko man vajadz, ko es dabūju no tā visa. Tas, ka tur tiek runāts par to, ka par cilvēku pieņemšanu vienkārši, par to, kāds esi tu, un kādā pasaulē tu mēģini tagad ienākt ar sevi. To, ka tevi var nesaprast, tevi var nepieņemt, dienas beigās, kas ir tas svarīgākais priekš tevis. Jā. Jo, ja tev ir ļoti svarīgi, kad mamma vai tētis teiks, mālacīte, labi, mēs tev sakojam, un tagad tā saruna, par to, ka tu esi nākusi, nezinu, no ģimenes, kur tevi es situ, vai cik tu labi man pateici. To var nepieņemt cilvēki vienkārši, jo tas tā jau ir. Ja es tevi tagad sitīšu, un pēc tam tu sūdzēsies par mani, loģiski, ka man tas nepatiks. Jā. Bet, ja tu par to vēlies runāt, un tev tur varbūt beigās uzrakstīs kāds psihologs un pateiks, Diana, es tev varu palīdzēt. Var runāt tikai ar savām klientēm kabinetā, tu vari runāt tikai ar savu vīru, tu vari runāt tikai ar savu mammu, bet tu vari runāt arī reāli ar tiem, kas tevi grib dzirdēt. Un tad tu vari cerēt, ka tevi sadzirdēs tas, kuram reāli ir atbilde. Un tad tu vari arī cerēt būt atbilde uz kāda cita pieprasījuma, piemēram, ja? Baigi svarīgi. Es nezinu, es esmu sapratusi vienkārši to, kad arī pēc visiem video, Vopšim nav svarīgi, cik prasa tavs meistars, jo tu nevari atnākt un samaksāt dārgi par manikīru,
vienreiz mēnesī un cerēt, ka tev būs koptas rokas, pēc tam pati neesi gatava rūpēties uz šīm rokām. Jā, jo uztais skaistu bāzi. Es izdaru visu, lai tev maksimāli vieglāk ir koptās rokas, jo tad, kad jau tev ir tās rociņas, tā kā, nedaudz, es teiktu, pabružātas, ka tu esi jau gana kaut kādu brīdi nerūpējusies, tad loģiski, kad ir, neiespējami dabūt atpakaļ pēkšņi spuriņas, lai pielīp atpakaļ pie naga un visu, bet to vienkārši tas ir tāds, mēs taču arī matus, kad nokrāsojam, nemazgājam ar kaut kādiem šampūniem, kas, pieņemsim, nezinu, tev ir blondi mati, un tagad tu mazgās šampūnā, ar šampūnu, kurā ir ielikts sarkanais pigments, netaču. Mēs attiecīgi rūpējamies par viņiem, jo tā jau tu tikai saglabā. Uzsver efektu. Jā, jo baltas botas jau redz, ka nopērts, ja tu viņas netīrīsi, tās zolītas, sāniņas, visu, tad viņas pēc tam iztīsies dzeltenīgs vai pelēcīgs, kā jau visu, par ko mēs nerūpējamies. Tas ir pilnīgi normāli, tā ir ar visu. Ir taču meitenes, kuras savu darbu novērtē zemāk nekā tu. Kuras strādā ar meitenēm, kuras līdz ar to arī savu darbu novērtē zemāk. Man jādarbojas ar visādām ķīmijām pa mājām. Es, varu saudzēt savas rokas, varu atļauties saudzēt savas rokas, jā. Līdz ar to es varu atļauties arī normālu manikīru savu. Bet ir meitenes, kāds ir tavs secinājums? Ir meitenes, kuras viņām ir jādara lielāks darbs, grūtāks darbs, kutikulas tik viegli neceļās uz augšu. Bet viņas saņem mazāk nekā tu. Kādas ir tavas pārdomas par šo faktu? Ko darīt? Kāda netaisnīga dzīvē? Tu nesīties vainīga tagad? Zini kā, es neteiktu pat, kad tādi darbi kutikulas sabojā. Man nāk sieviete, kur strādā šajā jomā, kopšanas jomā, un tur es teiktu, ka tas pat, es neteiktu, ka darbs ir pie vainas, vienkārši kā tu arī vīrieši, kas ir mehāniķi, citiem ir tīrāks rokas kā sievietēm. Bet kā to var izmainīt? Tā ir cieņa pret sevi, tu velc cimdus tajā brīdī, kad tev ir jāvelc cimdus. Dupsi taču tu arī neslauki, es nezinu, tīri tā ar roku, Ar pirkstu. Olmi kādreiz mācīja, ja nav, tad, neko, izdur lapā caurumu un izvelca pirkstu un tad norauj, ja ir tāda bēdīga situācija, bet, mēs taču visi esam civilizēti, viss ir pieejams, un arī tu strādā ar ķīmijām, tad attiecīgi, ka dabīgajam nagam vai matiem vai vienalga ādai, tas ir sloks, tas ir baigais sloks.